atbrīvo aizliktu degunu. Tu vari apsēsties un vienā brīdī ievelc lēnām elpu un maigi izelpo un aizspied abas nāsis. Nepieciešama aktīva darbība, kā tu redzi, krati galvu, turp atpakaļ uz sāniem, lai tu izjustu tādu tā kā nelielu slodzīti. Un sēdi un vienkārši kustini galvu. Jā, ļoti labi. Un tajā brīdī, kad jūti vēlmi ievilkt gaisu, spēcīgu vēlmi, tad ievelc lēni, kontrolēti un izpūt gaisu lēni, kontrolēti, izmantojot degunu. Un tagad tu vari apsēsties kādas 30 sekundes līdz 1 minūtei, cik nu tev vajag, starp nākošo piegājienu, un esi šeit un tagad. Un kad tev ir pagājis laiks, ieelpo un izelpo un atkal aizspied degunu. Bet tiem, kam ir grūtības kustināt sprandu, kaklu, tad tie var droši nevis sēdēt, bet staigāt. Aktīvi staigāt, aktīvi darboties, lekt, skriet, vienkārši turpināt aktīvu kustību. Bet tiem, kuriem ir visi kārtībā ar sprandu un asinsspiedienu, tad tie droši var sēdēt un atkal tik līdz jūti spēcīgu vēlmi, tu ieelpo un izelpo kontrolēti, lēni un atkal gaidi pusminūti līdz minūti un centies novērst prātu tajā brīdī, kad tu aiztur elpu no vispār elpas aizturēšanas. Un tajā brīdī, kad laiks jau tuvojas pusminūtē vai vairāk, tad tu atkal ieelpo lēnām, izelpo un aizspied abas nāsis ciet. Un atkal veic šo te aktīvo darbību. Ja tu sēdi, tad kustini galvu uz vienu otru pusi. Ja tu stāvi, tad tu staigā, lec, kusties. Un līdz jūti spēcīgu vēlmi ievilkt elpu. Un tajā brīdī, kad jūti šo spēcīgo vēlmi, lēnām ievelc elpu un izpūt elpu caur degunu kontrolēti. Un saglabā plūstošu elpošanas ritmu atkal 30 sekundes līdz minūtei un vienkārši elpo un vēro, kas notiek ar tavu degunu. Un tiem, kuriem ir aizlikts deguns joprojām, tad pašreiz atkal ieelpa, izelpa, aizspied nāsis ciet, un tiem, kuriem ir joprojām pēc pirmās reizes, pēc otrās, pēc trešās reizes ir joprojām aizlikts deguns, tad tu droši vari ievilkt gaisu caur muti, sataisīt kā tādu trubiņu un lēnām iesūkt gaisu caur muti. Un atkārto šo te darbību atkal kustība, aktīva kustība. Un tajā brīdī, kad jūti vēlmi ievilkt gaisu, tad tu ievelc, ja tu vari to izdarīt caur degunu, tad caur degunu kontrolēt, ja vēl nē, caur degunu, tad caur muti izveidot tādu kā trubiņu. Un atkal pusminūte līdz minūte. Un atkārto visu šīs darbības 5 līdz 6 reizes. Tajā brīdī, kad sāk tuvoties šī 30 sekundes, gatavojas ieelpot, izelpot un atkal aizspiest nāsis, veic atkal aktīvu darbību, un tas, kas šajā procesā notiek, CO2 un slāpekļa oksīds izdarīs darbu, lai atbrīvotu aizliktu degunu. Tātad tas ir bioķīmisks process, un tajā brīdī, kad jūti šo te vēlmi atkal ieelpot, ieelpa,
izelpa un atkal mierīgi. Elpo kontrolēti, tas prasa dienā aptuveni 5 minūtes. Vai tajos brīžos, kad ir aizlikts deguns. Un tu vari pārbaudīt, kā tev deguns darbojās, vienu nāsi ievelc un izpūt gaisu, un tad arī par otru nāsi ievelc gaisu un izpūt. Nu tā, paldies tev!